4. uzdevums. Pirmajā daļā mēs apskatījām, kā var transformēt, pārveidojot ar pivotu komandu, tādas kombinētas tabulas. Bet līdz šim mums tabulas bija ar datiem kādā formā. Viņas bija kā tabula, viņas bija kā lapa failā, un būtībā arī viss. Bet daudz biežāk, piemēram, dati tiek veidoti pēc tāda chronoloģiska principa. Piemēram, janvāra dati vienā failā, februāra dati otrā failā un tā tālāk, piemēram, pa veselo gadu 12 faili. Apskatīsim, kādi mums tur ir dati. Jā, tad neskapēc dati 4, tas ir rakstīts, jā, labi. Tad mums dati atrodas divās mapēs. Tā, tūlīt, divās mapēs. Dati pirmā daļa, janvārs līdz jūnijam, un dati otrā daļa no jūlija līdz decembrim. Un tad tie dati apskatīsim, vienalga kādu atverot, mēs redzēsim tur, tie dati arī ar kodiem, ja? Ar kodiem. Tas nozīmē, ka vajadzēs izmantot kodus no 3. faila, kas ir kodi 2020. 20. gada kodi. Kodi ir 3 lapās, kodi veikali, kodi preces un kodi menedžeri. Tātad, kas šeit ir jauns? Jauns šeit ir tas, ka mums tagad ir jāpaņem dati no mapes. Protams, mēs varētu atvērt vaļā un pa vienam lādēt iekšā, bet tas nav interesanti. Ja? Un tagad es parādīšu, kā to var izdarīt uzreiz no mapes. Te tikai par tām mapes saturu ir daži komentāri. Visām tabulām jābūt izveidotām pēc vienāda formata. Pēc vienas formas es pat teiktu. Ja? Paņemsim februāris. Datums, kods, daudzums, jā. Paņemsim citu, teiksim, marts. Kur mums ir tie marts? Tā ir diezgan pagāra tabula. Jā, tikai, ko es gribētu teikt, jā. Tur, kur es apskatīju pirmo, jā, ko es apskatīju, aprīlis vai februāris. Tur bija kaut kāds. Tā, te tabula sākās ar pirmo rindu, viena no citām, februāris, piemēram. Redziet, februāris sākās ar to kaut kāds, piedodiet, stulbais virsraksts vēl. Tā kā šeit februāra lapu to datu vajadzētu attīrīt un pirmās 3 rindas iznīcināt, jo savādāk nevarēs sastiķēt viņus. Tā, vēl kas ir, tā saglabāt, apskatīšu vēl kādu. Tā kā tur, būtu tā, ja es pieprasu datus piemēram, no saviem padotiem, pirmā prasība visiem datiem jābūt ar vienādu noformējumu. Kolonu virsraksti ir pirmajā rindā, kolonu nosaukumi ir vienādi, un dati ir redzami vienādā formatā. Es drošības pēc vēl janvāri paskatīšos, no kurienes man tas februāris tur sanāca tāds. Es pats laikam tur rakņājoties dažreiz. Jā, te ir tīrā tabula. Lūk, tad es jums parādīšu, kā var paņemt uzreiz no mapes. Tad mēs esam tajā atskaites failā. Tā, ejam date. Šeit nav get date.
un from file, un šeit ir from folder. Ja? Nu, pa ceļām te jūs redziet, ka te var ņemt no teksta, no internetu lapām, pat no PDF lapām. Tā kā, nu, ja kādām tas interesi, to var atrast arī tajā YouTube, kādi tur, teiksim, ir īpatnības, ņemot datus no cita noformējuma failiem. From folder, jā. Tā, nu jāmeklē, kur mums ir tā sestā mape, tā piektā mape, dati 4, dati pirmā daļa. Tad mēs caur to folderu nosaukumu norādām, no kādas mapes paņemt datus. Dati pirmā daļa. Tur ir 6 mēneši. Open. Šeit ne viss būs loģiski. Es pat teiktu, ka šeit vienkārši ir tāda instrukcija, kura ir izstrādāta priekš lietotājiem. Un to var vienkārši iegaumēt vai atcerēties. Skatāmies, kā tiek ņemti tie. Lūk, šeit mēs redzam, jā, pareizi, 6 faili. Nu, tāds priekšstats, te ir daudz, kas te ir vienkārši aprakstu veidā, kas ir kas, kad ir veidots, kad ir pārveidots, kur viņš atrodas un tā tālāk. Spiežam transformu. Nu, te ir vēl tāds moments, ja? Es te tā nedroši to izsaku, ja man bija arī zināmas problēmas. Dažreiz pietiek ar combine, nospiežot, un viņš uzreiz automātiski visus 6 failus paņems. Bet tā nevienmēr nostrādā. Tas ir atkarīgs no tā, kāda jums ir Power Query versija, vai viņa ir atjaunota vai nē. Es parādīšu tādu klasisko paņēmienu kā instrukciju. Tad nevis combine, bet transform. Es piedāvāju transformēt šos datus. Labi. Ko mēs redzēsim? Mēs redzēsim tagad šos, teiksim, tā mapes dati pirmā daļa. Mēs redzam šeit ar tādiem, kaut ko var saprast no šīs tabulas. Ir kontents, saturs, te ir nosaukums, te ir paplašinājums, atkal kad viņš ir izveidots, modificēts, pārveidots un tā tālāk. Galvenā kolona šeit ir kontents, saturs. Atstājam viņu, iezīmējam, labais klikšs un remove other column. Atstājam tikai binārā formā. Tas ir pirmais instrukcijas, teiksim, princips. Tālāk ja mēs atversim vaļā, kā te man it kā prasās, tad nekas nesanāks. Tagad vajag vienkārši pie šīs kolonas pievienot klāt jaunu kolonu, add column, custom column. Tad mums vajag izveidot jaunu kolonu, kuru nosauksim, kaut vai pirmais pusgads. Formula būs. Un šeit formula atkal tas ir instrukcijas, teiksim, 2. vai 3. solis. Te jāieraksta to, ko es tagad pateikšu. Ar lielo burtu Excel. Viņš piedāvā dažādus tur Excel paveidus. Excel workbook. Tad šeit ir jāieraksta vienāds Excel workbook, tālāk iekava vaļā, un tagad mēs pievienojam iekšā saturu. Te viņš ir content. Klik, klik. Viņš nāk iekšā ar kvadrātu iekavām. Mēs pievienojam apaļo iekavu. Lūk, tā izskatās šī jauna formula, ar kuru var droši apvienot failus no mapes.
no faili ir vienādas konfigurācijas. Apakšā viņš vēl raksta, ka nav sintaksisa kļūdas. Sintaksa kļūdas. Labi. Tad tur parādās jauna kolona. Mēs atstājam tikai viņu, contents izdzēšam, remove other, paliek pirmais pusgads, nu un tagad taisām vaļā. Taisām vaļā šo kolonu. Tā, tagad viņš apraksta šo saturu, nu, ar savā Excel, tur teiksim, tādā valodā, to īpaši neskatāmies, sakām, ok. Kaut kas notiek, kaut kas nenotiek, tūlīt, parādās jaunas kolonas ar dažādiem nosaukumiem. Mums svarīgākais ir date kolona. Pārējās kolonas remove other kolona. Un tagad gan taisām vaļā to table, neskatāmies, ko viņš tur raksta, ok, un esam ieguvuši šo tabulu. Viņa ir, nu, būtībā ar to pašu konfigurāciju, bet te ir dažas nianses. Lieta tāda, ka šīs viss ceļš, ko mēs esam izgājuši, mums ir 6, nu, teiksim, mēnešu tabulas. Viņas visas ir ar šiem virsrakstiem, bet šie virsraksti katru reizi nākamo mēnesi piestikējot, pielīmējot klāt, viņš paliek arī ar to nosaukumu. Tad, respektīvi, ja mēs tagad pabrauksim, bet tas būtu ļoti tālu jābrauc, mēs redzēsim to virsrakstu ir nākamam mēnesim. Ja? To pašu virsrakstu viņš atkārtos vēl 11 reizes šajā garajā tabulā. Šī tabula tik tiešām ir gara, un ja mēs gribētu tur tā kā Exceli ātri aizskriet, tad nekā tur nesanāktu. Ja? Viņš vēl, teiksim, redziet, viņš visu laiku, redziet, tā kā pieliek klāt, un ļoti lēni tas viss notiek. Ja? Tā kā tas visas darbības ir diezgan lēnas. Tāpēc atkal tas ir instrukcijas 4. princips, ka tagad vajag tas 11 pārējās rindas ar šo nosaukumu iznīcināt. Janvāra virsrakstam jāpaliek, pārējām 11 mēnešu virsrakstiem jāizcēš. Tad mēs ko darām? Galvenajā izvēlnē ejam uz remove un skatāmies, nu, kas mums derētu. Remove duplikāts. Ja? Tad, ja mums šīs janvāra tabulas virsraksts ir tāds, februārim līdz decembrim tie virsraksti arī ir tādi paši, tad mēs sākam remove duplicates. Čiks. Jā, tagad tie 11 pazuda, nu mēs to neredzam. Tur vajadzētu, nu var iemest, piemēram, to visu Exceli un tur ātrāk apskatīt. Tā, tālāk, nu, to pirmo rindu jāpavelk uz augšu par virsrakstu. Tūlīt būs, jā, un tabula ar kodiem mums ir. Pārbaudīsim datuma kolonu. Mēs redzam šeit skaitļi datumi. Nu, datumu skatāmies formats, veselie skaitļi. Nē, mums vajadzīgs date. Mēs pārveidojam skaitļus par datumiem. Atcerieties Excelī. Datums un skaitlis, tad tas ir būtībā viens un tas pats. Vienas monētas, abas puses atbilstošas. Date, obligāti new step. Nu, un mēs redzam, es teikšu, neskapēc aprīlis. Tagad apskatām, sakārtojam augošā secībā. Tūlīt būs redzams.
Nu, tabulas ir diezgan garas, tāpēc tu paiet kāds laiciņš, vajadzētu sākties ar, nu. Pārāk garas tabulas. Ar 1. janvāri. Ja? Tagad apskatīsim, vai viņš paņems līdz jūnijam. Otrādi. Ja? Tad es tā mākslīgi mēģinu caurskatīt šo tabulu. Tas ir tas, ko es Excelī kontrolu bultiņu uz leju taisīju. Ja? Lai varētu apskatīties kolonas saturu sākumā un beigās. Nu, te parādīsies 30. jūnijas vai ne? Nu? Jā, ir, redziet, 30. jūnijas. Nu, atpakaļ padzīsim, bet tas tam nav nozīmes īpaši. Tātad būtībā līdz ar to mums šis kvērijas dati pirmā daļa jau ir 6 mēnešu dati. 6 mēnešu dati. Kas mums vēl tur ir? Mums vēl tur bija tā, ko darām ar šo tabulu. Nu, šo tabulu tomēr, tā kā te ir tāds diezgan grandios uzdevums, close to, paturam viņu connection režīmā, jā. Un tad viņa ir, lūk, šeit ir dati pirmā daļa. Dati pirmā daļa, nu, tas ir 4. uzdevumam, ja. Tā, tad tur ir vēl, kas tur bija vēl? Tur vēl bija arī tie dati kodi. Tagad vajadzētu no faila kodi iegūt visu to. Nu, te nav tās kombinētas tabulas, te ir vienkārši vertikālas tabulas. Tad te vajadzētu ko darīt? No katras lapas kodu tabulas izveidot kvēriju, un tad to apvienoto pirmā pusgada tabulu atšifrēt ar šiem 3 tabulu kvēriju kodiem. Ja? Nu, būtībā tas jau ir, ko mēs esam jau iemācījušies. Ja? Tā kā es domāju, izveidot izvērstu atskaiti ar pirmā pusgada datiem. Tad jums tagad ar to pirmo punktu vajadzētu tikt līdz pilnīgi noformētai tabulai, kur kodu vietā būtu visas tās tabulas. Ja? Visas tās tabulas. Nu, varbūt izveidosim, ja? Jo varbūt mājas darbā tur tas liksies. Tad iziesim tomēr to pirmo punktu līdz galam. Kā es teicu, no kodi 2020 jāuztais vēl klāt kodi veikals, ņemam date from table. Labi. Tas ir 4. uzdevums, ja? Tad nosaukums Q-table 1. Es viņam būtu piešķīris Q4. Veikali. Tā, te viņš ir pareizi, jā. Lotu, close lotu. Un tabulu pārveidojam, saglabājam connection. Ja? Skatāmies labajā pusē. Nu jā, viņš izveidoja kvēriju šajā failā. Nē, tas neder. Mums vajag ņemt no tā faila, kurā mums palika tā tabula. Tā kā šo kvēriju mums vajag, kur viņam ir delete, iznīcināt. Ja? Tātad nevis ņemt no kodu faila. Tā, viss, jā, atgriežas. Labi, aizvērsim ciet. Nesaglabāsim. Tātad, lūk, šeit vajag pievienot no cita
faila, no cita faila. Date from, get date from file, from workbook, paņemt kodi 2020, import. Lūk, šeit ir 3 lapas, ņemt visas 3 lapas, skatāmies pēc satura, jā, it kā viss ir, spiežam transform, tā, tagad tas izskatīsies. Kodi menedžers, ko mēs redzam? Atkal virsraksts nav savā vietā, dzenām viņu uz augšu. Preces, viss kārtībā. Veikals, viss kārtībā. Redziet, šeit parādījās neskāpēc tukšas kolonas. Dažreiz tā ir. Atstājam šeit pirmā kolona ar shiftu līdz pilsētai, labais klikšķis, remove other column. Izdzēst tās tukšas kolonas. Viņas netraucē, bet viņas nav tā. Nesapratu, Ansel, ko viņš izdarīja. Tā vēlreiz. Kods līdz pilsētai un remove other column. Lūk tā, viss, ja? Tātad tā, visi ir pirmā daļa. Tā, kā bija nosaukums? Pirmā daļa bija, ja, laikam. Jā, pirmā daļa bija tas pirmais pusgads mums tagad ir pa tiem 6 mēnešiem. Tātad pirmai daļai tagad salīdzinām ar 3 kodu kvērijiem un pārveidojam tabulu. Merge queries. Tad datu tabulu salīdzinām pēc kārtas ar, kur mums ir tie kodi. Kodi menedžers, menedžera kods, ok. Atveram vaļā. Redziet, vēl kvērijas tiek izmantots. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš diezgan ātri apstrādā lielus failus. Šeit tomēr faili ir tādi palieli. Atveram vaļā, atstājam uzvārds vārds. Jā, uzvārds vārds, tūlīt viņš parādīsies. Kaut kāda ļoti liela tabula, jā, kamēr viņš sagremo visas mūsu komandas. Tā, jāgaida. Jā, ir. Tā, menedžera kods tagad nav vajadzīgs. Remove. Merģojam ar merge queries. Paga, kas viņam tur nepatīk. Kas viņam, dati pirmā daļa, kaut kas viņam tur, kaut kādas kibeles tur. Nesanāca īsti labi tur san. Kāpēc viņš rāda, ka tur ir kļūda kaut kāda? Tā, viņš vēl skatās. Tagad ir, jā, tagad ir. Tagad merģojam vēlreiz.
ar ko tie bija menedžeri. Tagad ir preces, tā preču kods, ok. Aizmirsu noņemt ķeksi tur, lai nebūtu virsrakstā. Redziet, virsrakstā bija sabojāts. Nu jā, tas datu apjoms ir paliels, tāpēc, protams, ja jums ir modernāks par manējo datoru, tad viss ir kārtībā. Ja? Tā atstājam tikai produkti, valsts un cena. Un noņemam šo keksi nelaimīgo. Jā. Tā, un tad redzēsim, kā tur būs. Viņš izveidos 3 jaunas kolonas. Produkti ir, tā kas kur man spēlē, tā paskatāmies. Veikals ir, cena ir, jā, tā kā tagad P kodus vajag mest ārā. P kodus metam ārā, remove. Paliek jau VK, kas bija VK, tas bija klientu kods, laikam, jā, tad taisām merch. Tā atkal mēs pa strauju, laikam, jā. Viņš vēl nav pabeidzis to merģot. Es to redzu šeit, ka viņš te ir kaut kādu paziņojumu izmet ārā, ka nav vēl līdz galam pabeigts. Kas viņam tur nesenāk, laikam, tāpēc, ka 3 kolonas. Ir pazudu paziņojums. Tā, merģojam. Un pēdējais, kas tur bija, kodi veikals. Preces bija, menedžers bija, jā. Kodi veikals. Kodi VK kods. Jā, ir, ok. Pēdējais tāds garāks intervāls. Table. Atveram vaļā. Veikals pilsēta. Labi. Tad to visu darām mēs tajā kvērija dati pirmā daļa. Tad tā pirmā daļa bija mums tas apvienotais 6 mēnešu saraksts. Tūlīt. Būs. Jā, ir. Veikals ir. Pilsēta ir. Veikals un pilsēta. Tāpēc tos VK kods varētu būt remove. Tā, tagad skatāmies. Tā, šeit tas virsraksts bija, kur bija uzvārds vārds jāatstāja. Menedžera uzvārds vārds. Tā, N velkam pa labi. Velkam pa labi, lai tā kā parasti ir. Kur mums tā cena ir šeit. Daudzums ir šeit. Veikalu metam pa labi. Pilsētu metam pa labi.
Nu, parasti es tā cenšos, lai N un cena ir tur. Un tagad varam apveidot kopējo summu. Et kolom, kastam kolom, summa 4. Summa 4, lai ir summa 4, pagaidām it kā pirmais pusgads, bet nu, tā tad N reizinām ar cenu. Jā, ok. Tūlīt būs rezultāts. Redziet, un tas, ko mēs te darījām, mēs redzam šeit, tajā kvērī katalogā, visas mūsu darbības tā pa vienai solītim uz priekšu ir nofiksētas. No. Cik lēns man dators. Jā, tūlīt beigsim to 4. 4. tā ir tikai pirmā daļa. Pirmā daļa. Tā. Jā, ir. Error. Kāpēc error? Interesanti. Interesanti. Nu, kas viņam nepatīka? Tā, skatāmies, kādi ir šeit. Šeit ir veselie skaitļi, šeit ir decimālie skaitļi. Te vajag sareizināt, kas viņam nepatīk. Vēlreiz mēģinām kastam kolum. Summa 4 vienāds N reiz cena. Nav sintaksisko kļūdu, jā? Kas tur tā nepareizi bija? Nu, te ir tā pa ceļam vēl tāda, teiksim, rekomendācija vai, teiksim, pie visu mūsu manipulācijām, nu, vajadzētu paskatīties tas jauni izveidotas kolonas, vai viņas ir uz visu sarakstu. Uz visu sarakstu. Opā, summa ir, redziet. Kāpēc viņš tur error nezinu? Jā, ir. Tad līdz ar to pirmā pusgada rezultāts ir atšifrēts, apvienots, atšifrēts, un tā ir tā kopējā tabula. Ja? Un mēs ko izdarīsim? Galvenais - saglabāsim viņu lotu, nelādēsim viņu šeit. Ja? Tā, nu, kur viņš parādās? Connection tikai. Tad šim 4. darbam mums sanāca lūk tik daudz kvērī, ja? Un kur mums ir tas kvērīs? Pirmā daļa, dati pirmā daļa. Bet uzdevumā tad tas būtu izvērstu atskaiti. Ja man vajadzētu to pirmo daļu tagad dabūt šeit atskaitē, ko es būtu darījis? Šeit labais klikšķis, lotu un spiestu table, ja? Un tad mēs, nu, varam tagad spiest. Izveidot jaunu tabulu. Šeit, lai ir jauna tabula, tūlīt viņš izveidos. Jā, kur es viņu? Viņš man tepat ielādēja, laikam es nenorādīju, ka tur taisīt jaunajā lapā. Nu, respektīvi, viņš tagad, nu, izveidos to tabulu tepat zemāk. Nu, lai ir. Labi, rulē, tūlīt tu dabūsi. Mēs redzēsim viņu. Dati pirmā daļa. Interesanti, cik tur bija tās rindas tajās kolonās.
Marts, viņš vēl tur pa mēnešiem skaita, to es skatos, ko viņš te man komentāros griežoties. Tagad būs tā tabula redzama, jā, un viņa būs normāla, bet jautājums būs tam otram punktam, kā pie pirmā pusgada atskaites pievienot otrā pusgada datus. Nu, un te es varu pateikt uzreiz, ja pirmai pusgada datiem mēs esam izveidojuši vairākus kvērijas un pēc tam apvienojuši no mapes 6 failus, atšifrējuši caur merču, ja? Tad jautājums otro pusgada datu tabulu mums arī jāsalīdzina ar tiem kodiem. Nu, nē, mums ir jāatrod, tūlīt viņš būs pabeigts vai ne, vai man vienkārši uzsprāgs dators. Jā, nu, laikam. Datums, uzvārds, tā braucam pa labi, kur mums ir braucam pa labi. Valsts veikals cena summa ir. Bet interesanti paskatīties, cik tad tur rindas ir. Tā paskatīšos, Ctrl, Shift, bultiņa uz leju. Nemaz tik daudz nav. 500 000, 480 rindas. 500 000 rindas, ja? 1000, 500 000, ja? Tad es atgriežos pie tā, kā vajadzētu tagad pievienot otrā pusgada datus. Šeit mēs redzam pirmā pusgada datus. Bet, lai mēs varētu vienkārši pievienot otrā pusgada datus, mums vajadzēs no šejienes uztaisīt dati otrā daļa, tad atvērt vaļā dati 1 pirmā daļa kvēriju. Redziet, te ir visas mūsu tās mocības, ko mēs darījām. Un tad atrast, mums atsevišķi jāizveido tāds pats, nu, kā bija pirmam pusgadam kvērijas, otram pusgadam tikai. Un tad ir jāatrod, kurā vietā atcerieties mums, kurā vietā mums bija tā, tūlīt. Nē, šeit nē. Lūk, šeit bija tā rinda tajā scenārijā, kurā izskats bija, nu, tāds oriģināls ar kodiem. Tad, lūk, šeit, šajā rindā vajag append otrā pusgada kvēriju. Jā, tad šajā rindā, kura tā rindā tur ir, 8. vai kāda, mēs atrodam append un ievietojam šeit otrā pusgada kvēriju. Nu, un ja te man bija 500 000, tur būs 500 000, tad kopēji, jā. Un tad visas pārējās darbības kvērijas izveidos jau ar šo pievienoto otrā pusgada datu tabulu. Nu, tāds diezgan smags, bet, nu, loģisks risinājums. Nu, un tad pats galvenais, tad, kad jūs aiziesiet atpakaļ uz Excel tabulu, kurā jūs joprojām redzēsiet tikai pirmā pusgada datus. Jūs atradat date izvēlnē, atradīsiet podziņu refresh all. Tas nozīmē, ka kvērijā viņš pievienos klāt tur tos otrā pusgada datus. Bet, lai viņi būtu izgājuši visu to pārveidojumu, dešifrēšanu un ienāk šajā pirmā pusgada tabulā, tad mēs spiežam refresh. Un tad jūs šeit redzēsiet nevis no 1. līdz 30. jūnijam, bet jūs redzēsiet līdz 31. decembrim. Nu, tāds sanāca 4. darbs, diezgan pasmaks. Tā, ar to es gribētu pabeigt
pabeigt ierakstu.